Spēles diena 13. decembris un Arēnā Rīga ierodas mūsu klubu nosaukuma biedri no Minskas Dinamo, kura kontinentālās hokeja līgas rietumu konferencē atrodas 8. vietā ar 59 punktiem. Mūsējos līdz play-off zonai šķir 9 punkti un šobrīd mūsu pozīcija ir numur 12. Visiem ir vairāk nekā skaidrs, par ko ir jācīnās šajā spēlē. Tie nav tikai 3 punkti, tie ir veseli 6 punkti. Līdzinējā statistika liecina, ka Rīgas Dinamo ar Minskas Dinamo ir spēlējuši ļoti līdzīgi un 7 sezonās, ieskatot jau 8. 2 spēles šajā jaunajā sezonā, Minskas Dinamo ir izcīnījuši 12 uzvaras, mūsējie 11, bet interesanti ir statistika gūto vārtu ziņā 55-55. Spēles sākumā veiksmīgāk tomēr laukumā darbojas viesi un jau spēles 5. minūtē Andrejs Stepanovs atklāja spēles rezultātu. Tas pats Andrejs Stepanovs arī otro reizi sarūktina Rīgas Dinamo vārdsargu Joakimu Eriksonu jau pirmās trešdaļas 19. minūtē, izvirzot savu komandu vadībā ar rezultātu 2-0. Lielajā pārtraukumā mūsējie spēja gardrobē atrast īstos vārtus un iziet jau uz spēles otro trešdaļu pavisam citā noskaņojumā. 1-2 pēc Vitālija Pavlova piespēles panāk Miķelis Rēdlis un pēc nepilnām 4 minūtēm 2-2 pēc filigrānas Mika Indraša piespēles un pēc ilgākas video gola atkārtojuma skatīšanās rezultātu uz tablo izlīdzina Teams Sestito. Spēles turpinājums, protams, ka pavērsās ļoti interesants un aizraujošs abām komandām. Bija skaidrs viens – mājās visi grib braukt kā uzvarētāji. Diemžēl Vitālija Pavlova noraidījumu izmanto mums labi zināmais Mets Ellisons, kurš filigrānu piespēlēja savam maiņas partnerim Ryanam Veskam, un rezultāts uz tablo ejot nākamajā pārtraukumā jau ir 3-2 Minskas Dinamo labā. Trešajā trešdaļā vēl vienu skaitlisko vairākumu izmanto pretinieki, un tas ir neviens cits kā spēles labākais spēlētājs Mets Ellisons, kurš jau 4. reizi sarūktina Rīgas Dinamo līdzjutējus, raidot ripu mūsu vārtos. Rīgas Dinamo turpināja pakaļdzīšanos un komandas treneri nolēma nomainīt Joakimu Eriksonu pret 6. laukuma spēlētāju. Iemetieni viens pēc otra seko pretinieku aizsardzības zonā. Diemžēl mums svarīgos iemetienus neizdodas uzvarēt, un Aleksejs Kaļužnijs, pretinieku komandas kapteinis, pieliek punktu šai spēlē, raidot ripu tukšos vārtos, un rezultāts 5-3. Pirmo reizi Rīgas Dinamo labākos spēlētājus apbalvoja šī brīža Latvijas valsts prezidents Raimonds Vējonis ar kundzi Ivetu Vējoni. Par spēles labāko spēlētāju pretinieku rindās tika atzīts Mets Ellisons, mūsējiem tas bija Teams Sestito. Kā jau reportāžas laikā es teicu, gandrīz 8000 eņģeļu šodien bija nolaidušies pār Latviju, un šī labdarības fonda rīkotās akcijas ietvaros Eņģeļi pār Latviju kopā ar Latvijas valsts prezidentu Raimondu Vējoni un prezidentu kundzi Ivetu Vējoni, Bērnu slimnīcas fonda valsts priekšsēdētāju Lienu Dambiņu un Rīgas Dinamo akciju sabiedrības padomes priekšsēdētāju Juri Savicki. Mēs visi kopā devāmies pie Arēnas Rīga un iededzām Rīgas Dinamo Ziemassvētku egli. Liels paldies visiem klātesošiem, liels paldies no Rīgas Dinamo ir arī Latvijas prezidentam ar kundzi, un, protams, mēs visi ceram, ka tikai kopā darot labus darbus, labi darbi piepildīsies un Ziemassvētku brīnums apciemos katru no mums. Mēs ar jums tiekamies jau nākamajā spēlē 28. decembrī, kad Arēnā Rīga viesosies Pētera Skudras un Ģirta Ankipāna trenētā un Kaspara Daugaviņa pārstāvētā Ņižņa Novgorodas Torpedo komanda. Līdz tam mūsējie vēl 22. decembrī viesosies Zagrebā, kur nulles krustos ar vietējiem lāčiem Zagrebas Medveščak. Lai jums visiem labs vakars!